Tikko padomāju, bet īstenībā mūzika jau ir vienīgā valoda, ko saprot visi, neatkarīgi no savas tautības. Mūzika ir dvēseles valoda, un tieši šādā veidā var sarunāties jebkurš cilvēks, jebkurā pasaules malā. Un šī mūzika pamatā viss ir rakstīta tieši ar tādu domu, ja, lai saprastu jebkurā vietā. Un kāpēc tieši Ave Marija? Tāpēc, ka es to tā uztveru, varbūt jums tas liekas savādāk, ja? Tā ir māte, tā ir mīlestība, tā ir sargātāja. Un arī tajos laikos, kad baznīcā varēja iet tikai paslepus, bija veids, kā drīkstēja dziedāt Ave Marija. Vajadzēja izskaidrot, ka, reciet, jebkura sieviete savā būtībā ir, savā veidā viņa ir Marija, jo viņa ir māte, ja? Un kāpēc ar mums atņemt šo, ja? Un tas bija tik jauki, ka sākās atzimšana tieši ar to, ka drīkstēja dziedāt Ave Marija. Un tāpēc es arī domāju, ka mūsu valsts gada dienas priekšvakarā nemaz nav nepareizi šādu mūziku dziedāt. Vēl viens Ave Marija, Pax Bono.
skanēs Jurijana Andreja uz augšu. Man ļoti gribētos, lai mūsu tautā atgrieztos tā vienotība un tas garīguma līmenis, kas bija tā saucamajā dziesmotajā revolūcijā. Lai mēs turētos pie savas tautas kultūras, pie savas tautas mūzikas. Lai mēs vienmēr gribētu viens otram palīdzēt. Vienmēr. Arī tad, kad pašam ir kā nav ko dot. Arī tad mēs varam dāvāt savu smaidu un kādu labu vārdu. Tā jau nav, kad nevaram. Varam. Un šis Jurijāns uz augšu, tas arī ir tāds skaņdarbs, kas aicina mūs visus uz iekšējo harmoniju. Jo tās cīņas, protams, viņas ir vajadzīgas, bez viņām jau nekas nenotiek. Ja mēs necīnīsimies, arī būs slikti. Bet tomēr ir kaut kas vairāk, ir kaut kas, kas stāv pāri. Un tas ir šis miers un mīlestība un paļāvība. Paļāvība uz to, ka mūsu dzīve nav tukša, ka tam ir kāda nozīme visi. Un ka mūsu tautas ceļš tomēr, es domāju, būs gaišs. Tikai mums visiem, kam vispār ir iespēja to darīt, mums visiem vajag kopīgi domāt par to, domāt labu.